mērogā. Un mēs sapratām, ka mēs esam ļoti elastīgi un mēs, protams, plānot drusku labāk nekā tie mūsu gala klienti. Mums ir jau kaut kāds tirgus spēks, un tas dod gan tādu ticību, ka mēs lietas tiešām līdz šim esam darījuši pareizi, un tagad mums pat jau kaut kāda zinām vara tiek dot rokās, un mums ir iespējas ar viņu uzmanīgi rīkoties. Viennozīmīgi mēs nebūsim pazuduši. Viena lieta, ko, man liekas, mēs gribētu saglabāt, ir tā sajūta, ka tas ir ģimenes uzņēmums. Mums rūp mūsu darbinieki, mums rūp, kā uzņēmums attīstās un kāda ir tā iekšējā kultūra, kas īstenībā, man liekas, veido arī pusi no panākumiem. To, cik tie cilvēki ir saliedēti, cik mēs esam vienoti un cik ir tā sajūta, ka tu nestrādā kaut kādā korporācijā, kur visiem ir vienalga par tevi. Man liekas, tā ir viena lieta, ko mēs noteikti uzturēsim un būsim iekšā gan kaut kādā apmācību procesā cilvēkiem, gan stāstīsim un dalīsimies ar to savu stāstu, kāds viss, kur ir aizsākumi un kāpēc mēs esam šeit šodien. Un, protams, strateģiskā līmenī noteikti arī. Jā, tas ir, kā Zana teica, tas nav noslēpums, tu vari kaut ko sasniegt, tad, kad tu mīli, ko tu dari. Un šķirtojas nav tā, ko tu mīli, tas nav pašmērķis. Un mēs noteikti neredzam sevi kā kaut kādu pasīvu priekšnieciņu, kurš atnāk vienreiz ceturksnī un visiem pasaka, kā tagad būs. Kur mans dividends? Jā. Tieši jautājums, kāpēc eksistē uzņēmums? Visi, kad nopelina naudu, saņem dividends, izaug tur 5% gadā, piemēram, vai mazāk vai vairāk. To visu mēs saprotam, it kā. Bet kādi ir šie nefinanšu mērķi, kāpēc pastāv uzņēmums, ne tikai lai pelnītu naudu. Tie ir, manuprāt, tieši tās vērtības, ko tieši ģimenes uzņēmumi, tādi kā jūs, kā piemērs, arī varat definēt un turēt. Beigās jau cilvēks nedara tikai daļu naudas. Es neju uz darbu, tas arī nepareizi, es kaut ko daru, lai darītu kaut ko labu, visdrīzāk, nevis lai tik un tik tikai nopelnīt. Tas arī svarīgi, jo mēs saprotam, bez naudas, bez peļņas, ilgi nevar, kāds ar tevi beigās subsidē. Man liekas, tas ir ļoti tieši svarīgi tā ziņa, tās nefinanšu vērtības, ko ģimenes uzņēmumi, ko jūs un citu uzņēmumu piemērs parāda, ka tur labāk. Un arī krīzēs izdzīvo labāk.